Svētā vārdā. Dievs kungs, lai ar jums. Šodien jums būs zināms, kā atnāks kungs un mūs atpestīs, un reit redzēsīt jo gudību. Dārgie broļi un mūsas Kristu, dārgā Raipolis draudzē, ticīgi arī cīnīgi, ka šodien esam kloti visi, arī tiešraidi skatītāji, izsākam svinēt Kristu dzimšanas svētkus. Lieli svētki mūsu ticības dzīvē. Katru gadu mēs svinam, bet katru gadu pa jaunam, kā es saku, atklājam kaut ko citu. Katru reizi Dievs mūs uzrunāja, pasaka kaut ko jaunu, mums personīgi. Tāpēc atvērsim šodien savu sirdī uz šo Dieva atnākšanu, jo Dievs ir ar mums. Veltēsim Dievam šo svēto misiju. Un svēto misiju šodien veltējam nodomā, lūdzoties vispirms par mani, priesteri Vitāliju, tad par priesteri Lauri, kurš arī bieži palīdz šimā draudzē, brauc no Lūdzes, arī par pašu Raipolis draudzi, par visiem tiem cilvēkiem, kuri dzīd, spēlē, kuri palīdz, kortoja baznīcu, procesī, pisadala, bauda procesī, dara dažādus darbus, lūdzās, zīdoja upurē savu laiku vai savu uzmanību. Par jiem visiem mēs šodien veltējam šo svēto misiju. Un tāpēc tagad nožēlosim Dieva priekšā savus grēkus, lai mēs cīnīgi varētu piedalīt misijas upurī. Es atzīstu visu varīgajam Dievam un jums, broļi un mūses, ka ir daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Manā vaina, manā vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visu svētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsos broļi un mūses, aizlūdz par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visu varīgais Dievs un pīdevis mūsu grēkus, lai mūs aizvāta mūžīgajā dzīvē.
lūksimies. Dievs, tu godus mūs iepriecināji ar mūsu atpestīšanas gaidu. Dāvāj mums to, ka mēs tavu vienpiedzimušo dālu, kuru priecīgi uzņemam kā pestētoju, varētu droši sagaidīt arī kā tīsnesi. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dāla vārdā, kas ar tevi svēto gara vienībā dzīvo un vada Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravīša Isaja gromotas. Es nedrīkstu klusēt Siona dēļ un Jeruzalemes dēļ. Es nezarimšu, cikūs jūs taisnība noks, kai spūžums un jūs pestēšana neizdegs kai lāpa. Tad tautas redzēs tavu taisnību, un visi valdnieki tavu gūdību, un tevi sauks jaunā vārdā, ko pasludinās Kunga muķe. Tu būsi slavas vainags Kunga rūkā, karaļa krūns tava dīva rūkā. Par tevi vairs nascās atstoto, ne arī par tavu zemi izpūstieto, bet tevi sauks, jei man labpateik, un tavu zemi sauks salauloto, jo Kungam ir labs prots uz tevi, un tava zeme bijis otkon kai salaulota. Kai jauneklis apzaprecē jaunavu, tai tavi bārni vīnosīs ar tevi. Kai leigavains prīcojās par leigavu, tai tavs Dievs līksmosīs par tevi. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam. Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam. Ar savu izvēlēto sasunu sliedzīs derību. Es esmu smierīgs Dāvidam, savam kalpam. Izmūžim es nostiprinošu tavu dzimumu, un tavu sirdī celšu es paudžu paudzēm. Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam. Svētīga ir tauta, kas prot gavilēt, Kungs īstaigos tava vaiga gaismā, un katru dienu īrīksmosīs par tavu vārdu. Tiks paaugstinoti tava taisnība. Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam. Jis mani piesaugs, tu esi mans Tavs, mans Dievs un manas pestīšanas klīns. Savu žēlsirdību es globošu, jau izpilši, un mana derība ar jau būs droša. Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam. Lasījums no apostoļu darbiem. Kad Pāvils nonāca Pizidijas Antiohijā, jis sinagogā pīzacēlīs un ar rūku pamojis klusēt sacēja: Klausieties Izraēļa vēri un jūs, kas vēstīties Dieva. Šos Izraēļa tautas Dievs ir izredzējis mūsu tēvus un svešumā Ēģiptes zemī
padarījis jūs par lielu tautu, un ar spēcīgu rūku ir izvedis jūs no turīnes. Vēlāk es tim īceļu Dāvidu par ķēniņu un līdzinoju par jūs sacīdams. Es esmu atradis Dāvidu, Jeses dēlu, vēru pēc mana prota, kas izpildījis visu, ko es gribu. No jo pēcnocējiem Dievs, kai bija solējis, siltie Izraēļam pestētoju Jēzu, pirms kur atnākšanas Joņs visai Izraēļa tautai sludinoja grāku nožēlošanas kristēbu. Savas gaitas beidzot Joņs sacēja, par ko jūs mani uzskatot, astis nāsu, bet lūk pēc manis noktis, kuram es nāsu cīnieks, no ko jums atraisāt kurpis. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Jēzus Kristus pīdzimšana notika tai, kad jo mote Marija bija sadarināta ar Jēzupu, bet viņi vēl nebija sagojuši kopā, izrādīja, ka viņi ir motes cerībos no Svētā Gora. Jēzus jos veiris, būdams taisnīgs un negribādams jai naslāvi ceļt, gatavojas jū klusam atstāt. Bet cikom jis par to domāja, lūk, kunga eņģelis pasarodēja jam sapnī un sacīja: Jēzup, Davida dāvs, nasabeisti pieņemt savu sīvu Mariju, jo kas īmā dzīmis ir no Svētā Gora. Jei dzemdēs dālu, un tu nosausi jū vārdā Jēzus, jo jis atpestējis savu tautu no tos grākiem. Bet tas viss bija noticis, lai piesapildētu, ko kungs runājis caur pravīti, kas saka: Lūk, jaunava ījums un dzemdēs dālu, un jo vārds būs Emanuēls, kas tulkojama ir Dievs ar mums. Izamudījis no mīga, Jēzus darīja tai, kai kunga eņģelis bija jam pavēlējis, un pieņēma savu sīvu, un jis jos napazina, cikom jai dzemdēja dālu, kuru jis nosauca vārdā Jēzus. Tas ir kunga vārds. Slava Kristu. Darbie broļi un mūsas Kristus dzimšanas svētki. Tiešām lieli svētki un ļoti taidi silti svētki. Kad mēs svinam, kad arī pulcējamies baznīcos, kai kristīši, kai ticīgi. Mēs arī uzlūkojam Betlēmē, kur arī attēlota taida ļoti mīraiga, tāds mīraigs stāvoklis. Mēs arī lasām svētos rakstus, kas arī dod mums šo notikumu aprakstu. Šodien lasējam no Mateja evangēlijā, kurš diezgan tā ļoti minimāli apraksta šo notikumu. Bet no poriem evangēlijiem mēs zinām, ka Jēma daļību atnāca pagodināt gan goni, gan eņģeli, kuri pasludināja, ka lūk pīdzima nocīt uz turīm. Tas tiešām ir tai pateikami, to mēs redzam, sirds mīlinājās, bet īstenībā
tai nebija. Tai tā ziņa nebija skaistuma. Nebija orišķības, kad pīdzima Kristus. Nebija šos lampiņas, nebija tādas gaismas. Kristus pīdzima, kā mēs zinām, taidos apstākļos, cilvēciskos apstākļos. Tie apstākļi nebija pat tādi, kā es saku, sanitārie normāli apstākļi. Viņš pīdzima tādā vietā, kurā dzīvoja dzīvnieki, olā. Timā zemē, tāda bija paslēptuve, kurā, kad bija diezgan solts, tad goni turēja buškas. Taidos apstākļos pīdzima Kristus, Dieva dēls, pasaules pestītājs. Mēs varam daudz pārdomāt, ko pēc tā notika, kā būtu, ja, piemēram, Kristus vīsnīca pīdzimtu. Bet viņš pīdzima tāda nabadzība. Bet tas namazināja notikuma lielumu. Notikums tiešām bija liels. Kad Dieva dēls Dievs izsamīsoja, viņš varētu sacīt, tai īrindojās starp cilvēkiem. Viņš igoja un nosastojās cilvēku rindā. Pats būdams eistais Dievs, kļuva eistais cilvēks. Tu baznīca jau no pašiem pirmsākumiem sludināja un par to arī apliecināja. Mēs varam pārdomāt, jo šodien evangelijā dzirdējam, ka jo vārds ir Emanuēlis, ka nozīmē tulkojumā Dievs ir ar mums. Bieži arī Ziemassvētku laikā atkārtojam Emanuēlis, Dievs ir ar mums. Tātad tas parodā šo tādu, ziņu Dieva labvēlību, arī Dieva mīlestību paroda. Dievs ir ar mums. Un, kad Jēzus pīdzima, tad viņš ar šo savu atnākšanu, viņš varētu sacīt svētdarīja. Svētdarīja visus tos apstākļus, visus tos nelabvēlīgos apstākļus, un tas timā brīdī gandrīz nebija tik svarīgs, bija galvenais, ka pīdzima, ka bija pasludināts, ka goni atnāca, ka arī bija šī pīlūgsme, un bija kaut kāda tiešām īpaša atmosfēra, neraugoties uz to, ka bija nepārāk labi apstākļi. Mūsu dzīvē, es domāju, katrā no mums, mūsu ģimenēs, pašā varbūt vieselē, mēs izjūtam reizēm dažādus stāvokļus, nelabvēlīgus stāvokļus. Arī apstākļi reizēm ir nepārāk labvēlīgi. Mums arī jocīši, mums jāslimoja. Reizēm jāpavada arī vistīvākus cilvēkus padēja gaitā. Arī dziežam pasaulī par visādiem tādiem procesiem, kas mūsos neiepriecināja. Tie paši kāri, vērtību mainīšana, kas reizēm arī mums, kā kristīšiem, izraisa sašūtumu. Un tai toļūk. Bet šai labo viests par to, ka Dievs ir ar mums, tas dara mūs stiprus. Tas arī dod mums tādu no ziņu cerību, dod arī spēku. Un šeit arī notiek svētdarīšana. To apstākļu, kurībā mēs dzīvojam, kādiem sasaskaramies, mūsu ticība Dieva dēlam svētdara un iegūst kaut kādu tādu citu nozīmi. Mēs kļūstam stiprāki, mēs reizēm saprotam, ko tas nozīmē. Mēs pārdomājam jau Dieva gaismā, tādā Dieva kontekstā. Betlemē, kad mēs raugamies uz pestītoju bērniņu Jēzu, tur klasiski ļoti interesanta pestītoja tāda pauza vai stāvoklis. Viņš ir ar atvērtām rūkām guļ sileitē. Tātad savu veidu, kā aicināja nocīt pie manis viss. Un vēl interesanta paralēle ir te, ka
Uz Krista pestētojas ir leidzējis. Arī ar izstīptom rūkam, atvārtom rūkam, kaut arī pisīstom, un kojas arī pisīstas taipat, kā ir salīgtas bierneņam Betlemē. Tas arī tāds ziņītām pierodējums, ka Dievs mīļoja, jo Krists ir Dieva mīlestības zīme. Tad, kad mēs raugamies uz pestētoju, mēs kristīši ticīgi cilvēki, mēs to neredzam kaut ko tādu šausminošu vispirms. Mēs redzam Dieva mīlestību. Tas ir Dieva mīlestības pierodējums. Un tāpēc arī šos paralēlis man priesteram reizam arī patīk tai pordomot, ka sākumā mēs redzam šo bierniņu, redzam šo tādu tiešām gaisotni, labu, pozitīvu, un tad mēs redzam vēlāk jau Leudinu laikā Kristu, kad Kristus ir pisīsts. Un tad sekoja uzvara. Un tas arī nesakrīt ar mūsu cilvēcisku logiku. Tad, kad pestētoja pisīte pie Krista, tad cilvēciski mēs varētu teikt, viss ir beidzīs. Bet sekoja augšām celšanos, sekoja uzvara. Tad, kad mēs domājam, ka viss, kā cilvēki domājam. Tāpēc Dievs vienmēr rēkojās ar savu gribu, ar savu taidu plānu, ar savu arī zināmu stratēģiju. Mums svarīgi uzaticēt. No pretī izīt uz Dieva pusi, lūgtīs, ar ticību pieņemt un uzaticēt. Un šodien evangelijā, un ar to es arī noslēgšu šos pordomas, mēs tieši redzējam šo uzaticēšanos Dievam. Ieraudzēsim vispirms Mariju. Eņģelis jai pasludināja, ka jai būs pestētoja mote, jai nevarēja to saprast. Kā tas noteiks, jai sacīja? Es vēru nepazīstu. Un eņģelis jai sacīja, ka tas ir Dieva darbs, tas ir Dieva griba. Un tad Marija, kaut jai līdz galam nebija to visu sapratusi, kad uzzināja, ka tas ir Dieva darbs, Dieva griba, jai sacīja, lai noteikti man pēc tava prota. Un Jēzus, šodienas evangelijā mēs ļoti skaidri redzējam, Jēzus, jis arī nevarēja saprast. Lasējam, ka jis klusībā, pa klusam gribēja atstot Mariju. Un tad sapnī redz parodību un jū iedrošināja, nesabīsti pieņem savu sīvu Mariju. Kas no jūs dzims, tas ir arī Dieva svātais. Arī Jēzus saprot, ka tas ir Dieva darbs. Un jūs arī dara šo taidu aktu, uzaticēšanos aktu Dievam, jūs pieņem. Un tad sekoja arī toļoti visi notikumi, ko mēs arī lasām svētajos rakstos. Tāpēc šeit taida uzaticēšanos Dievam. Nav vienkārši ticējuma, ka Dievs ir, vai kaut kā tāda kā informācija, ka Dievs ir. Ja daudzi to atceras, ka Dievs ir, bet tā to viss. Bet mēs kristīši savā ticībā uzaticam Dievam. Vienkārši daram šo tādu ticību, ka tāda paļāvīga ticība, ka mēs pasaļaujamies, uzaticamies. Un tāpēc šim mūsu Ziemassvētkos tiešām atklāsim no jauna šo Dieva aicinājumu, šo Dieva labvēlību. Dievs ir ar mums. Un Jēzus ar atvērtam rūkom aicināja pie sevis, lai mēs katrs noktu un saņemtu šo spēku, šo tādu dievišku žēlastību savai arī ikdienai. Āmen. Tagad visi kopīgi apliecināsim ticību Dievam un kaut dzīvosim vārdus, izsamīsojas no Svētā Gora un no Jaunavas Marijas, klīvis cilvēks. Tad mēs arī pie šīm vārdiem visi kopā nosamēsim ceļus, pagodinājot šo tādu lielu noslēpumu. Es ticu uz vienu Dievu,
svinot Kristus dzimšanas svētkus, vienosimies kopīgā lūgšanā. Vispirms lūgsim par mūsu moti baznīcu, lai te visiem cilvēkiem atklāj patīsu gaismu Kungu Jēzu Kristu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu pāvestu Francisku, par mūsu vēskupu Joņu, par visiem vēskupiem, par mūsu draudzes prāvesku Vitāliju, par prīsteri Lauri, visiem prīsterim un diakonu, un par visiem, kas strādāja Dieva lūdam, lai Kungs svētī jūs kalpojumu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. 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 Lūgsim arī par Raipoļas draudzi, par visiem draudzes locekļiem, kuri kopoja draudzē, darbojās, strādāja, lūdzās, lai Kungs Dievs visiem svētī un dāvāja napīcīsmošas ielistības. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Visvarenais mīlestības Dievs, mēs slavējam Tavu svāto vārdu, kas klieva mīsa. Mēs slavējam Tavu atnākšanu, Tavu pīdzimšanu cilvēka mīsā. Mēs lūdzam palīdzi mums atbildēt Tavai mīlestībai un vienmēr palikt Tev uzticīgi. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tagad turpinājam svāto mīsi. Sirdīs dzīvo svātu.
Dievs, brūļi mūsu, lai Dievs varīgais Tavs pieņem šo munu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo Tevi lūdzam, Kungs, ļauj mums ar divbijīgu kalpojumu atzīmēt Kristus piedzimšanu un mūsu atpestēšanas īsākumu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs mums, lai ar jums. Mums ir ar Tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pasatīsim Kunga mūsu Dievam. Viss ir labi un taisnīgi. Patīšieties ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev dabasu Tavs visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo Tava dievišķo vārda cilvēku topšanu mums ir atspīdējusi jauna Tavas gudrības gaisma, lai redzot pasaules pestētoju cilvēka mīsā, mēs labāk pazītu un mīļotu neredzamo Dievu, un tāpēc vienotība ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svēts ir, svēts ir, svēts ir Kungs, debes Kungu Dievs. Svēts ir, svēts ir, svēts ir Kungs, debes Kungu Dievs. Debes un zeme ir Tavas, gudrības pilna. Svētīts kas no Kunga vārdā. Hosanna Dievam augstumos, Hosanna Dievam augstumos, Hosanna Dievam augstumos, Hosanna Dievam augstumos. Kungs, Tu esi patīšis valds, Tev pisanākas kults, no ikvienas rādējas, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu un svāto goru Tu visu dzīvināji un dari svātu, un namitīgi pulcināji sev tautu, lai no saules lautra līdz pat rītam tiktu upurāts Tavam vārdam par gūdu tīras upuras. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, Kungs, svietējušos mūsu upuru dāvanas, To pašu svāto goru spēkā, lai tos mums tu par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Tādēļ, kāpēc jo pavēlis, mēs svinam šo noslēpumu. Timā vakarā, kad jau nodeva, Jūs ņēma maisi, Tev pasatīdams svietē, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām Jūs ņēma bikeri, Tev pasatīdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams.
iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņabīgēras, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grauku pīdūšanai. Darīt to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs viestēsim par Tavu nomikumus, līdzinosim par Tavu augšām celšanos, līdz par Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami, kungs, Tava dāla cīšanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties jo brīnišķīgu augšām celšanos un uzkopšanu debesīs, kā arī gaidot jau otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvu un svātu upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upura dāvanu, uz to upuri, kas mūsu samirināja ar Tevi, lai mēs pieņemdami Tava dāla mīsu un asni, sajemtu jo svātu goru un kļūtu viena mīsa un viens govs ar Kristu. Lai mūsos padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu, kopā Tev mēs redzētiem, ar visvātāko jaunavu, Dieva moti Mariju, ar svātu Jēzu jo slēgavai, ar Tevim svātiem apostoļiem un godpilniem mūcekļiem, un visiem svātiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinājot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upurs nes visām pasauļam mīru un pestīšanu. Stiprināja ticību un mīlestībā visu savu baznīcu šo zemes gaitos, savu kolpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu vīskupu Joni, visus vīskupus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpiecis. Esi labvēlējis savai saimei, kas ir nokusi pie Tevis ar lūgšanu, bet pie sevis labais tavs, arī tos savus bērnus, kas ir tolu no Tevis, bet mūsu numarošos brūļus un visus, kas Tavā žēlistībā aizgojuši no šo pasauli, uzņem savā valstībā, kur arī mēs cerējam nokļūt, lai vienmēr skatītu Tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dod visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūņīmā, Tev Dievam svarīgiem Tava, svāto gorā vienībā, ir viss gods un slava, visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem, un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsos kārdinošanā, bet atpestī mūsos no ļaunā. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mīlu mūsu dīnos, lai ar Tavu žēlistību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grauka,
drošā cerībā gaidu, atnāka mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pīdar valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoliem, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs nevis uz mūsu draugiem, bet uz savas baznīcas ticējumu, un stiprināju visām kristīgu saimi, savu mīru un vienību. Mēs tevi lūdzam, ka dzīvo un vodi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva mīras ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs, lai ir ar Tevi. Sniedziet viens otram mīrā un izlīguma sevi. Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauli graukus, svietīgi ir tī, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Kungs, es neesmu cīnējis, nūta pie manis, sūk tikai portu, un man atvieseli kļūs masa. Tas bija sapasaka, šveici.
Atklāsīs kunga gūdeiba, un visi ļaudis ieraudzējis Dieva pestīšanu. Lūksimies! Kungs Dievs, tevi lūdzam, lai mūs iepriecināja tavā vienpiedzimušo dēla dzimšanas svētki, jo svētajā komunijā mēs pieņemam jūs savu pestītāju, kad dzīvo un bauda mūžu mūžos. Dievs kungs, lai ar jums! Lai jūsu svētī visvarīgais Dievs, Tavs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastībā, lai jūs uzpabauda. Pateicība Dievam. Vispirms gribēju pateikt par nokūšiem divkalpojumiem. Reidien pašu svētkos, svinēgo arī svētku, svēto mise 25. decembrī, 12:00. Svēto mise atbrauks prīsteris Lauris no Ludzas. Tātad reidien 12:00 svēto mise. Tad svēto mise būs 31. decembrī. Svādien, tāpat arī 2:00, kā parasti mums ir, un 31. decembrī pasateiksim Dievam par godu, ko pavadējam, un arī lūksimies par jubilāriem, kā parasti, un pasvietēsim veinu un sūlas, sausu veinu un sūlas. Parasti baznīca svietēja apostola evangelista Joņa dīnā, bet tā kā šeit nebūs divkalpojumi, tad svādien 31. svietēsim piereizes visu kopā un arī
lūksim par ģimenēm, arī svētība ģimenēm būs. Un tad 6. janvāri. 6. janvāri, te ir sasdīna, arī svātki, kunga Epifānija, jeb 3 kieniņu dīna, svēto mise būs Igaumē 12. 12. svēto mise, 6. janvāri. 12 dīnām svēto mise. Jums visiem gribu novēlēt Kristus gaišošus svētkus, Kristu dzimšanas svētki. Mūsu kristīšu tiešām taidī, lieli svētki un svarīgi svinēt, lai centrā būtu pats Kristus. Neaizmirsim par Dievu šim mūsu svētkos, sveiksim viens otru, protams, dāvināsim dāvanas, bet lai Dievs ir centrā. Lai dalāmies ar šo prīcu, kas tiešām Dievs ir ar mums, ka Viņš ir mūsu vidā. Pasateicot tam, ka Viņš kļuva cilvēks, ka Viņš arī iedibināja kristīgu baznīcu, Viņš ir klātesošs gan sakramentos, gan arī savā vārdā, ko mēs lasām Bībeli, evaņģēliju īpaši, un klātesošs arī mūsu līdz cilvēka, mūsu divinīgā. Kristus arī klātesošs. Tā ir moca baznīca. Stipru jums visiem veselību, lai jūsu ģimenēs būtu mīlu saskaņa. Tas tiešām ir ļoti svarīgi, lai arī visas paudzes būtu salīdētas kopā, lai, kā es saku, jauni klausētos vecākus, lai arī vecāki respektētu arī jaunu cilvēku brīvību, bet ar savu padomu un lūgšanu, lai vienmēr arī atbalstu. Savstarpēji tāda, kas saka, savstarpējs atbalsts viens otram. Un tagad es gribētu, lai bērni, vispirms bērni, mūsu bērni, kas šeit ir baznīca, lai mēs visi pienāktu pie Betlemetes. Nāciet, lūdzu. Zvaigznes garas, gaismas tā.
paldies par svātos misijas upuri. Sagaidām bērniņa Jēzus dzimšanu. Skaisti, ka varam būt kopā, lūgties viens par otru. Gribu apsveikt tevi, prāvest, un klotasošos draudzes lūcekļus un cīmeņus novēļāt, lai bērniņš Jēzus, lai pīdzimušais bērniņš Jēzus dāvā visiem prīku, mīru, saticību, priecīgus svētkus. Un mēs no draudzes sagatavojam nelielu dāvaniņu, ielikam katrs no sevi kaut ko, gribam apsveikt. Un arī Lolitai neliela dāvaniņa. Vēlreiz paldies arī par apsveikšanu, par labiem vārdiem un svētības vārdiem. Tiešām svarīgi svētēt viens otru šiem diviem vārdiem, un lai ir gaiši Ziemassvētku, Krista dzimšanas svētku, un šīs pūsmas, Ziemassvētku pūsmas, lai tiešām ir pīpildēts ar šo prīcu. Ar šo prīcu, ja Ziemassvētki nebeidzās tikai ar 25. datumu. Ziemassvētki turpinājās ļoti ilgi, un baznīcos eglētes Betlemeita stāv līdz 2. februārim. Tāpēc vienmēr dzīvojot šajā noskaņā. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Kurīnis saplokstīs uz ceļu